Esam ieradušies Rekaus dzirnavās ar tā, tik gaiši tā saspīt nevar pierast. Ejam, skatāmies, ko te labi dod ēst. Iesmies parādīšu jums ēdam zālē. Sāk jau klāt galdus, likt dakšiņas. Ir baigi forši silts ēdiens smaržot tā, ka jau tas iekaltēk. Šeit ir viņa veikaliņš. Te var dabūt saldie kartupēļi, kūciņas, riekstiņus. Un te, man liekas, bija maize, kas mani interesē vairāk. Re kāda saldskāba maize, sēklu maize, atspīd neredzu, klona maize, rudu ķieģelītis un sīpomais. Sīpomais pirkām bija ļoti garšīgi. Es jau visu komplimentu noēdu. Tas bija tīra rudzu maize ar maltiem, cūku, taukiem, ķiplokiem un sāzi šausmīgi garšīgi. Un mēs dzeram viņu pašu taisītu auzu pienu kakao. Tā kā tāda kapučīno drīzāk garšo pēc siltās šokolādes, nevis kakao. Alisai vienkārši kaķis ir ieņēmis klēpi, tāds mīļums, viņš vienkārši atnesa pirmo uzkodiņu, kas ir rudzi kaņepi groziņi. Vienas jau notiesēja, bet viss ir vienlīdz garšīgi. Pat ar forlēm man būtu jāpadomā, ka tur zivs ir. Vienkārši zinu, ka daudziem nepatīk, tur zivs kaut kas garšīgi. Man ir atnesta pasta ar bekonu un tomātiem un čili un cieto sieru. Tūlīt ķeršos klāt. Tas bija viens no tiem pamatēdieniem, kas likās ļoti interesants. Un tās alis ir griķu pankūkas ar pildīts ar sieru un sēniem. Izstās baigi labi. Kraukšķīgu maliņu tādas. Un visi iedomājas taisīts no nulītes. Mums ir pupu, miltu, braunīs. Tas ir vispār... Kā tas garšo? Kā tas ir iespējams? Kā no pupām uztaisīt kaut kādu braunī? Bet tātad, kas šeit būs martā? Martā būs rosols ar pērļu grūbām, zirņu kroketes un šķelto zirņu piezenis ar cūgaļas cauraudzi. Tas būs nākošais mēnesis, tad, kad būs Latgales garšu mēnesis. Tā kā zināsiet, varat jau rezervēt galdiņas. Šeit visur ir numuriņi, varat pieteikties, un droši vien kā vienmēr viņiem sanāk, ka šo pasākumu tas mājas restorāns viņiem ir tikai sestdienās, tā kā jārezervē laicīgi, jo, cik es saprotu, pieprasījums ir, jo viņi ir sanumerējuši pilnīgi visas galdiņas, visi sasarvēs ar dakšiņām, un es domāju, ka viņi to nedarīt. Vienkārši mēs esam kaut kā super agri brokastīs atnākuši to, ko principā cilvēki nāk šeit brauks uz pusdienām.